Džins ir trenēts čūks, bet tur grūti būs atrast prezidentu, kurš varētu viņam iedot pizdiļēju. Jo, tad, ko es montāžu džeks. Kārtējais bazars, kārtējais aizmirstais intro. Nice. Mūsu šīs dienas viesi ir daļa no lielākās un arī viens no, senākajām ir stulbi teikt, jo neviens nav vecs, bet viens no ilgāk pastāvošākajām repa apvienībām Latvijā, kur arī šogad uzsāks sadarbību ar vienu no pasaules populārākajām ierakstu izdevniecībām Warner Music. Šobrīd grupa ir izdevusi savu 3. studijas albumu kopā ar Warner un jau ir izsludināta line-upā uz Summer Sound 2024 Liepājā. Pie mums ir kreisais krasts, puiš, ja precīzāk punkts uz I, Kaizers un Henijs. Čau, Džeks, čau visiem. Čau. Kas labi nāk, lēni nāk, ne? Mēs tur mēģinājām tos laikus saskaņot kaut kā ar Uziju. Tad tu biji prom, tad tur man... Kaut kas tur notika, tad Kaizers noķēra kaut kādu... Tad Naurim kameras nebija. Bet, forši, ka jūs esat šeit beidzot, ne? Es tam svēti ticu, ka kas labi nāk, lēni nāk. Es tā visu laiku skatījos, likās, ka būtu baigi forši. Man liekas, kad vēl labāk, ja tagad. Tā kā perfektais brīdis. Ideāli. So, jūs ar alkoholu esat uz tuvojas jūs? Es čīstu uz tu. Man ar alkoholu ir tādas toksiskas attiecības. Tā kā mēs brīžiem šķiramies, brīžiem sajiem atpakaļ kopā šodien. Par laimi es esmu, vai ne par nelaimi, es saku, ka esam kopā. Es vēl neesmu no brīvdienām atgājis. Jūs grobiņā bijāt? Mums bija koncis, jā, grobiņā. Nomācām koncis, bišķi patasējām. Jā. Reizēs bišķi vairāk. Kā kurš, jā? Kā bišķi vairāk, es nezinu. Definē bišķi vairāk. Es nezinu, cik skaitās. Viena apaļa diennakts, jā. Jā, standarti. Viņš parāda, ka vēl ir iekšā. Okei. Labi, tad jau daudz nemarināsim, maucam iekšā. Kas tas ir? Priekā par satikšanos. Tas ir baltais, jā, mēs sāksim no šejienes uz augšu. Tas ir bezalkoholiskais. Nu davai. Jā, Tas nav tavs. tas nav tavs priekā. Mūsu pirmais dzēriens ir bezalkoholiskais džins Līras Dry London Gin 0 grādi. Līras izsmalcinātais bezalkoholisko dzērienu klāsts tika radīts daudzus gadus, lai neiespējamo padarītu iespējamu, ļaujot mums brīvi baudīt iecienītākos dzērienus bezalkoholiskā veidā. Šie dzērieni izskatās garšo smaržo un apbur garšu skārpiņas tāpat kā oriģinālie dzērieni. Līras džins, kadiķogas, citrus augļi un patīkamais rūgtums. Visas šīs raksturīgās garšas ir apvienotas šajā dzērienā. Šis unikālais dzēriens ir izstrādāts tā, lai notvertu Londonas saušā džina esenci. Aromāts bagātīgs apelsīnu ziedu, laima, jasmīna, kadiķogu, tasmānijas piparu sajaukums. Garša izteikts kadiķogu citrus aromāts. Viņš tā kā domāts, ka garšo ir tāds? Tas ir garšo bezalkoholiskais džins. toniks. Bezalkoholiskais džins. Priekš manis pārāk pervers. Jā, tāda. Vai pervers. Interesanti, jā. Ir kaut kādas lietas, kuras noliek savu konservatīvo kāju. Jā. Kā negaršīgs ūdens. Ir bezalkoholisks viskijs un vēl kaut kas. Tas nebija dzērs īstenībā stipro bezalkoholu. Kā zapivonu varbūt izmantot. Es jūs apsveicu, jums iznāca beidzot albums 21. Tas ir 3. studijas albums. Jūs esat arī tik daudz kolektīvu, jo jūs esat lielākais kolektīvs, ka tas nav arī nemaz tik vienkārši visiem vienoties par kaut kādu virzienu, par kaut kādu konceptu, vai ne, jo tas creative differences kaut kad sāk kikot. Kā jūs nonācāt kopīgi līdz tam 21 un kāda bija arī sadarbība ar Warner, jo tas jūsu pirmais albums? Lielās kompānijas. 21 sanāca tāpēc, ka īstenībā tas bija plānots kā 20 gadus albums. Mums tur bija ļoti daudz dziesmas, kaut kāds 40, pāri 50 demkas bija, bet bija diezgan liti un mēs ilgi tur domājām, kuras likt, kuras nelikt, tad tur daži mazāk piedalījās un tad pagāja laiks vienkārši, kamēr mēs tur savā prātā bišķiņ tur ņēmāmies un tad jau pienāca 21. gads krasta pastāvēšanā un tad likās loģiski, davai 21. Jo tad, kad mēs arī ar Warner uzsākām sarunas, tad bija doma arī par to 20 gadus albumu, bet mēs tā kā izlēmām, mums jau materiāls jau bija, bet mēs izlēmām nesteigties, paņemt labāko no tā, kas ir, un procesā vēl vienkārši nāca klāt visādas demkas un treki, kurus mēs tālāk apstrādājām. Un tā, ar Warner arī mēs ilgi runājāmies, kamēr nonācām pie kopsaucēja, bet es domāju, ka viss tagad diezgan fājā. Visi Gucci. Kāda jums vispār bija sadarbība ar Warner? Jūs vasarā uzsākāt viņam sadarbību. Kā jums tas patīk, vai ne? Jo tagad, kad vispār lielie mūzikas labeli nāk iekšā Latvijā, un reperi ir tie, kas tiek visvairāk saimoti.
Jā, es nezinu, droši vien Tev to kāds būtu pateicis pirms 20 gadiem? Nu, es neticētu, tas nereāli likās. Bet ļoti kaut kādā ziņā tas noņem tādu slogu. Ļoti daudz, kas bija arī uz maniem pleciem un citu džeku pleciem un kaut kādas pozīcijas mēs vienkārši paslinkos, lai to darītu. Nav tik daudz rokas. Jā, tur zina visādas lietas. Vajag atsevišķu cilvēku. Jā, un kaut kādas lietas viņi tā kā nosedza no savas puses un palīdzēja, lai tas varētu tā kā pakustēties un kaut kādā ziņā iemotivēt. Nu, redzēsim, mums vēl visu procesā notiek tā sadarbība. Vēl gala rezultāts tā kā nav skaidrs. Es nezinu, kā jums satīnāk. Cik jūs esat? 7. 7, bet iedomājies, nezinu, kā ar jums ar organizēšanos. Bet iedomājies, mums jau ir grūti. cilvēki. Mums jau ir grūti, tad es nespēju iedomāties, kā ir fucking jums. Mums ir bijis tā, ka mēs bļaujam viens uz otru, viens otram pizdīt, piesolam. Ir tik daudz dažādu viedokļu, tas ir vienkārši. Jā, bet kopumā... Nonāk pie kopsaucēja. Un tas ir svarīgākais. Tas pats galvenais. Tā kopīgā valoda. Jū. Tā, un tev arī vispār, Kenī, tikko albums iznāca. Jā, tikko. Tikko. Rockstar Chronics jau klausamies. Visur var. Ko tu vari labi par to pastāstīt? Tas ir tavs pirmais, vai ne? Pirmais albums vispār kā tāds. Jocīgi, man daudz teica, ka jocīgi, ka rap albums visi gaidīja roku, kā es tur roķi ņemos un tādā garā. Bet man patīk repčiks, es to tagad vairāk daru, es tur ar krastu, ar mūdu. Līviem visu laiku. Līviem arī, protams, līvi ir man dzīve un tā, bet jā, tāpēc arī Rockstar Chronics, jo es no tā roka tālu netieku. Kaut es esmu repčikais no tā roka tālu. Lifestyles paļubomi ir. Lifestyles viens un tas pats repers šobrīd ir lielāka rockstar nekā actual rockstar bieži. Tā reāli ir. Nu labi, mēs esam atstājuši albumu linku pašā apraksta augšā, tā kā lūdzu ejiet klausieties, ielieciet kādu komentāru. Un maucam tālāk, Kurš man jāņem ir? Šitas? Nu, davai. Nu, tu tagad sāks normāls. Pastāties Napoleons. Tikko filmu iznāca pa viņu, jūs jau redzējāt? Es tikai redzēju, ka ir. Priekā. Man vispār pietrūkst tie vēstures epos. Vēstures epos. Mūsu otrais dzēriens ir Brandijs Spiritu de France de Pourville Napoleon 36 grādi. De Pourville Napoleon ir augsts kvalitātes franču dzēriens, kas cēlies no konjaka pilsētas. Napoleonam ir maiga izcila garša un patīkams bagātīgs aromāts. Dzērienu radīšanu veica slavenās konjaka mājas Hardī labākie spirta meistari. Gladiators un troju un šitais vibes. 36. Uzreiz, jā? Sākam uzreiz, tas nav nekāds bezalkoholiskais džins. Okay. Jūs arī pat izmetāt klipu dziesmai Ejam ārā. Režisors Svetlana Licova. Parasti jūs sadarbojāties ar Tomu Ringu, bet šoreiz viņš atpūsties varēja vai neiedavāt viņam brīvdienas. Tur sanāca vienkārši problēma. Mēs ilgi plānojām, mums bija cits scenārijs ar Tomu un tur visādas ķibeles pa ceļam. Tad mēdz netika uz Latviju. Kā redzēsiet, klipā nemaz mēdz nav, ja viņam pēdējās dienās kaut kas tur Turcijā notika, viņš tur zobus brauc taisīt, viņam tur nepieņēma, kaut kas tur nepareizi uztaisīts, bija atkrita, tad Toms varēja, tad nevarēja, viņš pats ikdienā tagad dzīvo Nīderlandē, strādā, un tad pēkšņi uzkrita, tur cits projekts nevarēja, un tad mums bija, vai nu mēs uzfilmējam tajā datumā, kurā mēs gribējām filmēt, vai nefilmējam vispār, un mēs saņēmāmies. Baigais spiediens. Jā, un baigais spiediens bija, un tad tā Svetlana parādījās, jo Denis ar viņu taisīja to Stop Gamble, un vēl kaut kādas viņi tur palīdzēja ļoti ar production un visu organizēšanu, baigi spējīgi sievieti. Tā, un tā mums tas arī tā sanāca. Bet ideja bija pilnīgi cita, mums bija cits scenārijs, mēs jau puslietas bijām jau saurgi. Pastāstiet, ar ko bija tas, ko jūs vizualizējāt un to, kas tagad ir ārā. Jo ārā tas ir skatāms, mēs esam linku atstājuši. Arī apraksta augšā zem albumu linku, lūdzu ejiet, spiežiet laikus, skatieties. Kādas ir sajūtas par paveikto klipu? Forši, izstāsta jau skaisti, vizuāli ļoti baudāms, estētiski. Viss notika ļoti tā kā visam pēc kādas kā jānotiek, tas bija tādā ziņā profesionāli, bija ļoti krūti, ātri visu izdarījām. Man liekas, tas, kas bija jāizdara, izdarījām diezgan ātri. Jā, principā tā Svetlana dabūja informāciju 4 dienas iepriekš, viņa dabūja gan kameras, lokācijas, visu, dabūja komandu savāc, visu savāc. Ļoti īsā pēc Jā, mums gan tas maksāja normāli babku. Reper to nevar. Tomēr Warner arī piestāja. Jā, bet mums tāpat nācās vēl piesaistīt sponsors no malas, lai to vispār varētu realizēt. Tas nebija, un tur vēl pa vidu mums vēl notika starpgadījumi, tāpēc tas bija vienkārši Bija grūti, bet mēs to izdarījām, novedām līdz galam, tā kā vispār. Bija viss gāja gludi? Nē. Uz seta cilvēks viens nokrita,
tur bija tāds masu kadrs, kur cilvēks skrien, viņš nokrita, un viņam uzkrita vēl cilvēki virsū, un mēs tā kā nesapratām, kas notiek. Pēc kaut kāda laika skatāmies, cilvēks neceļās un gājām klāt, un vispārējais skatāmies, ko var darīt. Nu, cilvēks salauz kāju, reāli kaut kur pie gūžas kaulu, un tā kā ārējais lūzums ne tā kā asins, bet kauls spiedās ārā pilnīgi. Un cilvēks bija jau no rehabilitācijas, jau tikko atveseļojies 2 mēnešus, un tā kaut kā neveiksmīgi. Un tad producenti tur izdomāja, kā mēs to varam tur ātri apiet, izsaucām viņam ātros un viss mēģinājām parūpēties. Un tagad mēs pat īstenībā uztaisījām koncertu grobiņā, kur visus tā kā līdzekļus ziedojām tam cilvēkam. Un vēl viens cilvēks nokrita aiznākamajā skrējienā. Nokrita un salauza roku arī. Es nezinu. Kaut kāds kurs. Tur vienkārši... Man patīk, kā TVNets. Pats TVNets kaut ko. Kaut kas tur bija iesūtījis atsliecinieks. Tāpēc, kad Denis bija telegramā uzfilmējis ātri kaut ko un ielicis, un tad kaut kas bija uz vietas, viņam laikam nepatika kaut kas, kā mēs izdarījām, bet reāli cilvēki uzreiz, kā viss notika, pa cilvēkam izsaucām ātros, parūpējās, Denis vēl pie viņa naktī brauca, tur mašīnu pie ģimenes saltiņus atveda un viss pārējais. Mēdī to pasniedz tā, ka mēs filmējām, cilvēks satraumējas un mums pohuj, un mēs tālāk vienkārši maucam un visu. Galvenais kad tu sūti preses relīzes, par uzvanu kaut ko, tad vienmēr viņas pat nevar atrast. Viņas kaut kur tirsā galīgā dziļumā iemesls, bet tad, kad jaunu širas, kreisais krasts bija uz pirmās lapas puses. Uz pirmās lapas. Ļoti pazīstams tādu. Tikko kā drāma, tad gribam noķert kaut kādu momentiņu, bet, bet tālāk, tā kā skatītāji, neklausieties visam, ko raksta mēdījos, nekādā gadījumā, ļaujiet cilvēkiem pastāstīt savu stāstu un tad izdariet secinājumus. Tagad visus līdzekļus no grobiņas mēs ziedosim tiem cilvēkiem, un tam puisim tagad būs ilga rehabilitācija, un otram puisim arī nevar īsti pastrādāt, kā cilvēks strādā ar rokām un problēmu. Tā kā tajā mirklī vienkārši vibes vienkārši pamainījās uz 100, kā visi hypā, beidzot filmējums, setups, tur viss 15 cilvēki. Tas notika otrajā teikā, vispār otrais teiks, jo mēs izdomājām no sākuma filmēsim uzreiz masas skatus, lai nav jāatšķirās pēc tam. Otrais teiks reāli, ko nofilmēja. Tur tāds aina, kur var redzēt cilvēku skrien pa koridoru tādu. Jā, tur bija pārā pa durvīm. Jā, tur sākumā bija vēl daudz vairāk cilvēki, viņi vienkārši, ka ieraudzīja, ka tur viss tas notika, tur puse vienkārši paņēma bagu. Mums īstenībā gandrīz vai viss klips izgāzās dēļ tā, jo tur ļoti daudz cilvēku aizgāja, mums bija pat 100 citās ainās, kur nebija nekas tāds ekstremāls jādara, jāpaliek un vienkārši jābūt tur priekš masovkas. Mums pašiem, tā kā... Jā, mēs pēc tam zvanījāmies, meklējām, tā kā baigais, bet viss sanāca tā kā... Tā kā gribējās. Varēja būt vēl labāk, ja tie daļi cilvēks nebūtu aizpisuši, bet tā ir visur ok. Bet galvenais, kā labs darbs, kas padarīs, viss labs, kas labi beidzies. Mums arī uz seta pa visiem parūpēts. Uz seta pa visiem parūpējās, pabarojas tādu caterings, tur visi var pārēst, padzerties. Skapāts teica, ka priecīgs par pusdienām. Jā, vakarā. Man pateicis, ka jūs tā baros, es būtu uzreiz atlidojis uz tevi. Linku esam atstājuši pašā augšā, un tad, lai ātri dzīst visiem. Nākamais jau ejtu nost. Bau. Aiziet priekā. Skaties. Es nevaru, es mēģinu priekā. Kas tas ir? Mūsu trešais dzēriens ir džins Juniperium Cherry Edit Gin 40 grādi. Ķiršu džins ir aromātisks sajaukums radīts no macerētiem skābajiem ķiršiem, pļavas ziediem un kadiķa apvienojumā ar koriandru, citronu mizu, rozā pipariem, apelsīnu ziediem, mandelēm un vaniļu. Tas ir ķiršu džins. Man patīk šitais. Es vispār esmu džina cilvēks. Es jau tev teicu, es esmu šņabi cilvēks. Tā, ok. Nākamais segments. Laikam visu dzer. Es jums katram parādīšu. Sorry, atvaino. Nē, tu dzer visu, jā. Nē, izņemot Agdam un Odekolonu. Bet tad zaļonku, jā. To jā. Ok, es tev jums parādīšu katram vienu bildi, ko es atradu ar jums ierakstot jūsu vārdu Google Images. Jums jāiedod konteksts kaut kāds vienkārši, Sāksim Kaiser. Tas ir priekš promo materiāli par pirmā albuma filmu, ka mēs pirmā albumu izdevām. Kāpēc tev tāda bilde? Bildes, atcerieties, kāpēc man nav tāda bilde? Man arī tāda ir. Bildējāmies, Jā. Es nezinu, kaut kādiem, pēc tam šitās laikam Instagramā tika salicis vai kas, un tad, kad Vācija bildēja. Jā. Bet kāpēc es tur iztos tāds kaut kāds sabijies vai dīvains? Vai vienkārši iztos tā, kā man džempers būtu pa mazu? Kaut kāds iespiests džemperi iekšā. Jā, ok, labi. Ingas,
Šito mēs filmējām kaut kur Ļoti tepat sena bildīte. Jā, ka mēs filmējām triple trēku ar Ivanu. Kaut kur tepatās fabrikā kaut kur te. Jā, vot. Okay. Toms mums šito taisīja. Tas ir no klipa. Tecīt bārdas izdaļu vīriešus. Man arī tad arī tajā laikā apaļāks bija. Nu, tad visi clean shave taisīja. Zini, Henija nepārprot, tev fantastiski izstāst. Nekad neaudzēja bārdu. Nekad neaudzēja bārdu. Bet bārdas daļu vīriešus. Jā, es agrāk dzinu matus nost un apaļīgāks biju, un tad es izskatījos pilnīgi savādāk. Tagad es izskatos. Reāli tu izties jaunāks, tas ir labi. Jā? Tu teici, tajā bildē izskaties. Kur jā, tajā vai Es konservantus labus izmantoju. Ok, Henija. Albā, jā, tas ir bilžu festivāls pirms kaut kādiem, neatceros, 5 gadiem. Es tur uzstājos ar meiteni vārdā Laura Melbārde, a.k.a. Esmeralda. Viņai tikko iznāca dziesma ar olām, blam, blam, blam. Man arī dziesma ar viņu bija. bija. Viņas arī ar viņu ir dziesma, jā, tas bija, jā, mākslas un mūzikas un mākslas festivālā bildes. Jā. Ok. Kaut kā tā. Baigi labi, un tad valcam tālāk. Tā vai aiziet, let's go. Who that? Mēs te nepisimies apkārt, kā jūs redzat. Daudz cilvēku domā, ka šis ir iestudēts. Nā. Iestudēts nav, nē. Ne, taču. Īsti dzērieni. Mūsu 4. dzēriens ir Sandbergs ābolu saules lācis 40 grādi, divreiz destilēts, izturēts uz grauzdētām ozola skaidām un papildināts ar dedzinātu karameli un peldināts ābolos. Pēc Pāvilsona ģimenes recepts, vecvecāku mantojumu un tradīcijas apvienojot jaunā, elegantā garšā. Izņemot pirmo. Īstas sarunas. Ew, šitais gan bija galīgi labenieks. Tas bija čēsnieks, bet nejūtu Es vispār. viņu pat nejūtu, ja godīgi. What the hell? Maigāks nekā Jū, ļoti maigs. pārējiem. Nē, man nav neviens pateicis, lai es to izceļu neko, bet viņš tiešām ir. Nē, Viņš ir latvieši. Jā? Tas ir latvieši. Fuck, es gribēšu vēl vienu šitādu. Davai, Man mēs iepriekšējais labāk patika. saliekam. Tiešām? Džins iepriekš. Sandbergs saules lācis. Bet šis bija maigāks, šis tam Tas bija skaitās. jā. Tas skaitās. Ābolu stiprs alkoholisks dzēriens. Tas ir kā hektors būtībā. Hektoru kategorijā. Tā, ok, labi, Džeki, tevi parunāsim par kaut kādiem notikumiem, kas vispār notiek pasaulē, Latvijā. Es šodien lasīju, ka Starptautiskā olimpiskā komiteja ir atļāvusi Krievijas sportistiem zem neitrāla karoga piedalīties Parīzes olimpiskajās spēlēs nākamgad. Es arī kaut ko lasīju Jā. tādu. Kādas ir jūsu domas par to? Vai tas ir pareizi, vai tas nav pareizi, vai sportisti to neizmanto, jo tāpat viņi to apiet. Kāda tā jūsu nostāja šo sarežģīto politisko jautājumu? Katrs var ielikt savus 2 centus. Tev ir nostāja, Kaiser. Man liekas, ka tas ir hujau. Tāpat viņi, man liekas, viņi to izdarīja kaut kad arī, es lasīju kaut kādā piekdienā speciāli, kad cilvēki jau vairs tur nevar baigi komentēt, iedziļināties un vienkārši jau aizmirst. Viņi speciāli vai ne? Jā. Tas izsludināšanas laiks, bet es nezinu. Tā situācija tāda. Slidena, jā. Slidena. Protams, tur ir cilvēki, kas ne pie kā nav vainīgi un vēl kaut ko viņu neatbalsta, bet mēs to nezinām, vai viņi to neatbalsta visu to. Mēs to Mēs to nezinām. Vai tu to skatās personīgi, kā uz individu, katru tā kā iet un prasīt, ko tu atbalsti vai neatbalsti, vai mēs skatāmies globāli kā uz valsti. Jo tas, ka pēdējā laikā es tāpatās joprojām klausos krievu mūziku, piemēram, tas nav mainījies. Tāpēc arī sports ir sports, mūzika. It kā tam vajadzētu palikt ārpus politikas, bet ja tie cilvēki tā kā nostājas kaut kādā pozīcijā, tad tas ir jāvērtē, I guess. Jā. Vai arī nenostāšanās nekādā pozīcijā. Tas jau arī parāda, tas pats ļoti daudz krievu mūziķi arī. Viņi nevienu vārdu nav teikuši, piemēram, ka karš sākās. Tur tas pats Basta, Gufs un vēl daudz. Viņiem vienkārši ir ērti tajā pozīcijā. Viņi neko vispār nesaka. Lai gan viņiem ir ļoti liela ietekme, viņi varētu tā kā kaut kā tautu varbūt skubināt. Jā, citi ir. Kasta, Viņi nedrīkst braukt atpakaļ. Kasta, tikko mēs bijām Grobiņā, viņi Liepājā izrādās bija koncerts viņiem, es nezināju. Tajā pašā dienā? Ne jau tajā pašā dienā, bet viņiem bija kaut kur nedēļu iepriekš Fonteinā. Es arī tikai ieraudzīju dēļ Rājas No visām vietām Liepājā? Fonteinā. Jā, bija Kastas koncerts. Daugavpilī bija pirms 2 vai 3 nedēļām kaut kad. Kas? Daugavpilī Viņi arī bija, jā? Tūri pa Latviju, kur mēs nezinājām. To es arī nezināju, man māsīts atsūtīja. Es arī nezināju, man Rājs vienkārši ieraudzīja viņu storijā. Es piemēram Oksimirons, vai ne? Viņš arī bijis ļoti anti, bet viņš mierīgi tusējās pa Sanktpēterburgu.
Jā, interesanti, Jā, interesanti, kā tas strādā. Jā. Viņam galva droši vien. Viņš maksā. Organizētājs, man liekas, tālāk par lidos netiktu atbraukt atpakaļ. Jā, tur viss pizdā. Bet Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa vērsa uzmanību uz piemēriem pagātnē, kad valsts morāla apsvērumu dēļ ir boikotējušas olimpiskās spēles. Attiecīgi runa ir par to, ka Latvijai varbūt vajadzētu pat boikotēt Ko tad? olimpiskās spēles, vai arī viņas nevajadzētu boikotēt. Kāda jūsu doma? Vispār nepiedalīties, tāpēc, ka piedalās. Tāpēc, ka piedalās, jā, tie tur. Mums vispār atņēma olimpiskās spēles, un Latvija pieteicās uz olimpiskajām spēlēm ar Zviedriju. Kur tu viņas rīkos? Es nezinu. Exactly. Es tieši domāju, ka viņi uzbūvēs infrastruktūru, kur pēc tam varēs izmantot. Jā, tur varēs izmest izkastē pēc tam. Varbūt, jā. Bet tagad, kad Latvijai ir iespēja tiešām kvalificēties ar basketbolu olimpiskajām spēlēm, vai jūs, prāt, vajadzētu pulot ārā vai tā kā palikt iekšā? Es nedomāju, ka to vajag darīt. Par spīti visam tam. Nē, vajag sadot viņiem mizā. Vai ne? Varbūt tas pat Tas, jā, tieši. īstenībā. Nav vienkārši, pielikt pie vietas notiek. Jā, patiesībā varbūt. Tie, kam tīpaši, kam tas ir vairāk personiski, viņi var to parādīt ar savu sportisko garu, zini? Man arī tā liekas, lai cik ļoti man besīja tas fakts, ka tomēr tie sportisti piedalās ar neitrālu karogu, mans besīja. Varbūt tāpat ir iespēja pasaulē parādīt bišķiņu tā kā savēju attieksmi. Bet viņiem arī būtu, viņiem arī noteikti cita motivācija būtu, zini, parādīt, ka jūs visi... Man liekas, viņiem būtu demotivācija, ņemot vērā, ka viņi būtu absolūtais underdogs. Nevis pozitīvā nozīmē, bet... Baltkrievam arī tas pats ir, ne? Es pat nezinu, man liekas, ka... Es nezinu, labs jautājums vispār. Ja jūs komentāros kaut ko zinat, ierakstiet, tas vajag labais ir jau vēl kāds valsts, kas tur nostājas, viņi tur kāda Āfrikas valsts. Brazīlija tagad sāk paukt tādi, jā, arī Dienvidamerika. Jā. Nu kā ir Brits, Brazīlija, Krievija, Indija, neatceros, kas bija C, bet jā, ir ķipā. Par Ķīnu tur arī kaut kas. Jā, Ķīna. Right. Kāpēc nevar uztaisīt, kāpēc jākaro, pieņemsim, tā kā ir pierasts karot, kāpēc nevar tagad, davai, ja jūs zaudēsiet tagad... Viens uz viens, čūki. Ja jūs zaudēsiet, jūs ejat ārā, blēd, no Ukrainas. Putins ir trenēts čūks, tur grūti būs atrast prezidentu, kurš varētu viņam iedot pizduļai. Jā, tā, labi, Džeks, priekā, viss tālāk, šitais sāk Baltais tev, Kaiser, Baltais. Šito vajadzēs padomāt. Bet es viņu neredzēju. Paga, kas tas ir? Tas ir Šņābis. Nemirovs no Ukrainas tieši. Mūsu 5. dzēriens ir degvīns Nemirov Deluxe 40 grādi. Premiāls klases degvīns ražots Ukrainā pēc unikālas receptes. Aromātā jūtam liepziedu un vaniļas nianses, garšā Nemirov Deluxe ir maigs ar nelielu kadiķu pieskārienu un atsvaidzinošu pēcgaršu. Nepatīk man tas šņabis riktīgi. Šņabīgs. Man patīk degvīns. Tā, kad es daru tikai degvīnu, kad es viņu miksēju, visu kaut ko, tad paliek tāds funkīs. Pretīgs, viņš bija diezgan nice. Deluxe. Jā, Deluxe tikai tāpēc. Un ar Ukrainas paraudziņu, tāpēc arī labs. Nejūtās baigi. Es saku, viņš tā kā nebija tāds, Man patīk tā garša, es nezinu, kāpēc citiem nepatīk. Es nezinu, kā patīk šņabīt. Tāpēc citiem viss ir kārtībā. Man arī viss ir kārtībā, es arī dienā nedzeru, bet... Labi, esmu haters vienkārši, esmu šņabi haters. Tu esi traumēts. Esmu traumēts. Arsenis man traumēja 15 gados. Arsenis vai ar garšā? Ar dzērvenīti, protams. Es vienu brīdi ābolu baigi. Tā bija tava inde, jā. Tā bija mana inde kāda brīdi. Tev viņš atstāja. Kameras priekšā atstāja karā. Bet šeit tagad sākas. Mēs izdarām 5 šotus, jūs jūtat jau sākas atšķēt. Tā, Šogad dod 5 tēma ir par riskam pakļautiem jauniešiem. Cip attiecīgi problēmu bērniem. Šitais pirmais jautājums būs droši vien vairāk tā kā uz Uziju. Tu esi tēvs, un tev droši vien, šis jautājums būs tāds labāk saprotams, jo mēs visi atceramies, kad mēs augām skolā, kad mēs gājām skolā. Tā bija low-key, tas bija fucking kara lauks. Citreiz, ka tu biji bišķiņ vājāks, vai tev bija bišķiņ garāki mati, vai tu biji bišķiņ citādāks, tev bija pizdā. Man bija, es cīnu savu vietu. Jā, tev bija pizdā skolā.
Bet tagad, kad tev aug bērns, un tu noteikti vari arī to salīdzināt, kāda ir situācija ar to, kad, teiksim, kā ir tagad un kā bija tad, kad mēs augām, vai nav uzlabojies bišķiņi, vai ir palicis Tagad ir pilnīgi cita situācija, cita apstākļi. Tagad, zin kā, visas tās tehnoloģijas, zin, bērniem visiem telefoni, viņi tur kaut ko mēģina sacensties tajā visā. Mums bija vairāk izdzīvo vienkārši. Es negribu nevienu tā kā kaut kā nodirstēt, kaut kā, man liekas, visi palicis tāds, mīkstāks, nav tāds. Jā, mīkstāks, jo viņa, piemēram, mana bērna vecumā, es jau tur visu, ko darīju, tagad visu sīko zinu, izvadā, pa visiem ļoti uztraucās. Man vienkārši vien paši brauc uz Vecmilgrāvi, tur ar autobusu baigo gabalu. Bet vai bērni ir kļuvuši iecietīgāk, vai arī vienkārši tur? Nē, ir tāpat mazāk, man liekas, ka mazāk ir tā agresija tāda. Fiziska varbūt konkrēti. Jā, jo... Kas arī ir vismaz kaut kas. Es nezinu, kā ir visur valstī, jo katrā pilsētā, katrā miestā varbūt ir pilnīgi savādāk. Mans bērns mācās Āgenskalna sākuma skolā, un tur ir diezgan... Tur ir chill viss. Tur ir diezgan chill, tur ir diezgan chill, jā, bet es pieņemu, ka kaut kur citur, kaut kur novados tālumā ir bišķiņa cita situācija. Es ceru, ka viņi nav traki, bet viņi varētu būt. Jo, piemēram, Latvijā starp Eiropas ekonomiskās sadarbības valstīm ir augstākais tas bērnu pārdarījuma indeks starp skolām. Kā jūsuprāt, katrs būtu forši, jūs katrs iekomentāri, ko varbūt mēs kā sabiedrība un varbūt mēs arī kā cilvēki, kuriem ir kaut kāda balss vai ne uz jauniešiem, ko mēs varētu darīt, lai varbūt kaut kā iedvesmot, mazināt to savstarpējo vardarbību un vairot iecietības starp bērniem. Tieši. Jo mēs visi zinām, ka bērni var būt fucking ļauni. Patiesībā. Jā, bērni var būt ļauni. Es tāpēc savu bērnu sūtīju trenēties, lai viņš var sevi aizstāvēt. Un es viņam vienmēr saku, ka vajag aizstāvēt arī vājākus. Palīdzēt vienmēr. Un kad es biju maziņš, man arī bija problēmas. Es redzēju, ka kādu abižo, man vienmēr gribējās nostāties par tiem. Es vienmēr cīnījos par to. Un tāpēc es savu bērnu arī aizsūtīju, lai viņš spēja pastāvēt par sevi un varbūt palīdzēt kādam. Jā, bet varbūt tādā lielākā skēlā, iet uz treniņiem, tas ir viens, bet tad atkal tas ir koks pret koku, atkal mēs atgriežamies, bet varbūt, lai vispār nevajadzētu izmantot nevienu ne otru, lai nebūtu vispār tādu. Es nezinu, vai cilvēks... Manuprāt, ir audzināšana, man tā liekas, es nezinu, bet, kā vecāki bērni audzina. Vai arī paklausīties vienkārši, ko saka vecāki pieredzējušāki cilvēki tāds kā es. Jo es pateikšu tā, es esmu skolas laikā piedzīvojis gan to, ka es bulijoju un to, ka arī mani bulijoju. Es esmu piedzīvojis abas puses. Un es varu pateikt, ka tas nav izdevīgi nevienam. Tas nav nevienam izdevīgi. Es savos 35 gados varu pateikt to, ka pēc tam vienkārši tie sīkie, kas vēl nedomā ar galvu, vēlāk, kad sāksiet domāt ar galvu, tad jūs vienkārši sapratīsiet, ka tas viss ir huņi pilnīgi. Jūs par to būs kauns, jūs par to būs mēr. Tas gan. Un tas vajās visu mūžu īpaši. Man arī īstenībā ir daži bijuši notikumi, kur es nelepojos, ko es esmu izdarījis pār citiem. Man vienkārši tagad piedomāties, man pilnīgi pretīgi. Atvainoties, es nevaru saņemties. Man pretīgi. Es esmu abās pusēs, tā kā es dabūju instant karmu gandrīz vai, jo sanāk tā, ka tas, kas bulijoja, biju es sākumā, un pēc gada kaut kāda vai diviem, kaut kā galvas. Jā, tur bija baigi. Tad tu dabūji pizdīji. Un kaut kā tā interesanti salikās, tā kā es īsā laika posmā biju gan vienā, gan otrā pusē, tāpēc man tā, man vispār karma diezgan ātrāk nāk atpēc. Ja mēs ticam karmai. Bet jā, nedariet tā. Tas arī daudz kas atkarīgs no valsts sistēmas, valsts budžeta un vispārējā. Labklājība, jāpieņem kaut kādās valstīs, Skandināvijā, viņiem ir nauda, tikko kā sāks problēma, viņi uzreiz to risina. Viņi redz, viņi uzreiz identificē, uzreiz iet bērns dara kaut kādu figņu, viņi uzreiz, kas notiek, psihologi tur visu risina. Protams, tu visus neizārstēsi un bērni... Varētu varbūt ar naudu risināt visu, Ar naudu? Buliju salasīt, un direktors saka, ja tu šodien nevienam pizdī neiedos, dabūs 5 vai 10. Bet tas ir vismaz kaut kas, tā ir labāka ideja nekā daudz, ko es dzirdēju līdz šim. Tiešām, tā ir labāka ideja nekā daudz, ko es dzirdēju. Es varētu būt labs skolotājs. Tu varētu būt labs izglītības direktors. Jā, ja jums vakar ja vakars atbrīvojas, droši man ņemiet, es atstāšu stiparus kaut kur lejā. Rakstiet viņam Instagramā, visi personīgi, viņš gaidījusi vēstules, padomus, komentārus. Jā, es gatavs atbildēt uz kurām oficiālām iestādēm tā tālāk.
Jā. Neatstāšu uz sīnu. Neoficiālām arī. Kā nākamais? Tad, lai mazinātu. Udēt. Spaiz krūmiņš. Smagi. Priekā. Bau. Uz 4 acīm 3 vienlaicīgi pastīties diezgan grūti. Mūsu sastais dzēriens ir Brandy's Seven Tails Spice 40,7 grādi. Pasaulē pirmais Brandy's ar garšaugu notīm. Lielisks papildinājums ar garšvielām bagātināto alkoholisko dzērienu, īpaši ruma, bumām visā pasaulē. Brandy's, kurš papildināts ar smalkām kafijas, vaniļas, dedzināta sviesta un kanēļa garšas notīm. Lieliska alternatīva Spice dzērienu kategorijā par pieņemamu cenu. Vienā brīdī jau devu uz 8, 16. Šitam bija tāda čerija piegarša, tā kā kaut kādam kristālam čeriju. Likās. Nu, Spice, viņš spicēs rumiņš. Spicēs. Tā kā viens no veipiem. Cik viņam apbaro? Normāli. Cik? 40,7. Mēs Galvenais, ka 40,7. tuvojamies Strokam, tam mīļākajiem vecīt. Speciāli izvēlējies divus šitos lapsiņus. Jā, marketings izvēlējās. Es kaut kādiem 3 nedēļām dabūju notiekusties 85 grādīgu spirtu. Ne, tu pamēģinās pēc tam šitā. Un bija labs diezgan. Tā nav atkal, ko es gaidīju. Es pieņemu. Cik ilgi tu viņu degustē? Divas saknes. Tā, okei. Piepasies. Nē, tas bija pēc 0 līmeni jau. Es aizbraucu ciemos, mēs izdzērām 0,7 kaut kādās 15-20 minūtēs. No champ. Un tad čals atnes. Viņš saka, šitā man labi, pamēģi šito. Karoči, es arī tikko lasīju par tādām bišķiņu smieklīgām ziņām, ka tirgotāji ir neizpratnē par valdošās Saeimas koalīcijas ieceri, ka katram pārtikas produktam veikalā cenu zīmē būtu jāiekļauj izcelsmes valsts karodziņš. Respektīvi, ja tas ir ražots Latvijā, ir jāuzliek pie cenu zīmes Latvijas karodziņš. Ja tas ir ražots Vācijā, tad jāuzliek Vācijas karodziņš. Tikai vināram tā dara. Kāds vispār pievērš tam uzmanību tādu? Es vināram tā daru. Man šķiet, es pabeigšu lasīt un tad es pateikšu savu inputu, jo tirgotāju asociācija, kas ir visi lielie veikalu tīkli, visi bla bla bla, tas esot sarežģīts un dārgs prieks. Izprintēt karodziņu. Jā, klausies, daudzos veikalos, jo sevišķi lielajās tirdzniecības ķēdēs, nesauksim nevienu zīmolu vārdā, protams, ar Latvijas karodziņiem vai atbilstošas krāsas simboliku jau norāda, bet viņi negrib norādīt, tā kā, no kurienes citi produkti, vai ne? Jā. Un vairāk Saeimas deputāti iesnieguši priekšlikumu, ka tas jānosaka visiem produktiem. Bet tirgotāju asociācija pretojās, ka mēs neprintēsim karodziņus, jo tas esot dārgi. Printerim krāsai dārgās. Jums neliekas, ka Latvijas tirgotāji ahujeļi bišķiņi? Viņiem ir prints reāli, lai to izdarītu. Reāli, tas kā Tāpat viņi printēt, kāda starpība. Latvijā ir visdārgākie starp Baltijas valstīm fucking pārtikas produkti. Un tirgotāji čīkst, kuri jau tā strādā ar kosmisku peļņu, kad viņiem, kāpēc viņi negrib norādīt karodziņus, jo tad patiesībā cilvēki uzreiz redzēs, ka tas ir no kaut kāds varbūt Rumānijas vai no kaut kurienes, ko viņi neņems. Tādu ciparu toši neņems. Es parasti skatos cenas un kas tas ir. Tas pa valsti vai ne, vecīt. Es paskatos, vai tās ir tā vērts vai nē. Es esmu diezgan izvēlīgs. Low-key lobēšana, kaut kādā ziņā, tā vai rekurējot, jūs apmēram zinat, no kurienes nāk un tāpēc izdariet, psiholoģiski tīri. Varbūt kaut cilvēkam var ietekmēt viņa Jā, bet jums neviens Latvijas tirgotāji ahujeļi. Kā bišķiņa šitāda narratīva, man liekas, tas neko nemaksā vairāk. Man liekas, ka tas, arī... Krāsainais printeris maziņš. Bišķiņi vairāk maksā, bet, Zini, kad viņi ahujeļi, tad, kad tu iebrauc nočikā, tur, kur tu zini, čisti tev pārdos, tev pasaka, ka nē, mēs nepārdosim. Ko mēs te pērku visu laiku? Un kad viņi ahujeļi? Es nezinu, vai es varu leitot. Mums šodien teica, ka mums mentori teica. Kas jums teica? Bet vispār Latvijā ir jābūt riktīgi radošam, lai labi dzīvot. Jo, piemēram, uz papīra mums ir daudz mazāk naudas nekā patiesībā uz, kā tu redz, dzīves stilā, vai ne? Tāpēc kā jūs skatāties uz ieceri, ka pagaidām visa pasaule lēnām pārvirzās uz to, lai tiktu vaļā no skaidras naudas, ka visi grib tikai digitāli? Tā ir kontrola, man liekas, maksimālākā. Tādā ziņā. Vai ne? Es nezinu, vai tas ir, Kripto? I don't know.
Manuprāt, tas nav baigi. Daudzas valsts pāriet, piemēram, Dānijā mēģina arī, tikko bija Dānijā. Viņi mēģina izņemt no apgrozības 1000 kronas, kas ir apmēram 150 eiro banknotes, un viņi pēc tam ņems ārā 500 eiro banknotes, un viņi pēc tam arī grib uztaisīt pamazām, ka vispār nebūs. Un arī pie mums gan jau, ka tāpat būs. Bet tas ir vienkārši baigi stulbi, ka Austrumēropā, ko izņemot tik ātri. tik ātri tas nebūs, bet tas notiks tāpat. Es domāju, ja tur ir apakšā kaut kāds nodoms, kas cilvēkiem nepatiks. Vienmēr būs tā kā pretreakcija. Vienmēr būs kaut kāda alternatīva tam visam. Kripta. Bet nē, es vienkārši domāju, no tāda viedokļa, piemēram, Omīte izaudzē kartupeļus mājās, un viņi grib turpat ceļmalā uz ielas, viņi pārdot, viņu jārīstē firma. Ar Monero nevar treisot. Nebūs veršu varīgi nekā. Tas, nezinu, jocīgi. Un tad babuļi no rīta pieceļās, un tur ir noticis šitas te dāmas. Kartupeļus man vēl tad. Labi. Kroši, tad nevajag izņemt skaidru naudu no apgrozības. Nē, es ieteiktu, ka nevajag. Man patīk aiztikt naudu. Mana mīļākā nauda. Man arī patīk aiztikt naudu. Īstenībā, ja tev patīk nauda, tad viņi aiztiec, tad viņi nāk pie tevis, ka viņi tā kā mīli. Tieši tā. Aiztiek. Manifestē. Jā. Un pēc tam tu vienkārši uz cipaļiem skatīsies. Tad uz kalkulātoru varēs manifestēt. Mūsu 7. dzēriens ir Brandy's Seven Tails XO 41,8 grādi. Lai radītu Seven Tails XO, tiek sajaukti 7 dažādi franču brandy, armaņaki un konjaki, kur vecums svārstās no 5 līdz 30 gadiem. Lai iegūtu piesādināto krāsu un papildinātu garžas buķeti, Seven Tails XO pirms radīšanas pudelēs vismaz 30 dienas tiek noturēts portugāļu portvīnu mucās. Rezultāts izcils pikants brandijs ar izteiktām grauzdētas vaniļas, pekanriekstu pīrāgi, kazeņu un vīģu garšas notīm. Kas tas bija? Tas bija šitais, ne? Man patīk arī Tāds pats tikai XO, ja? Konjaks tāds bišķi, ne? Konjaks. Jā, kaut kas tāds bija. Ok, arī nesen bija tāds bišķi satraucošs runas, ka ASV politiķi šobrīd arī pieņem budžetus, skatās izmaksas, bla, bla, bla. Un tur šobrīd republikāņiem notiek kaut kādas sarunas, ka varbūt vajadzētu pārstāt sponsorēt Ukrainu, ka attiecīgi varētu pārstāt dot naudu ieročiem, ka varētu pārstāt dot ieročus, un tas ir baigi slideni. Jo patiesībā Zelenskis jau ir uzreiz pateicis, viņš ir atzenis, ka ja ASV pārstās viņus atbalstīt, tad reāli pastāv risks, ka Ukraiņi var zaudēt karu. Tad pizdā arī mums, tam ir vismaz. Risks baigais, ka viņi pēc tam, mēs esam tā kā riska zonā ļoti lielā. Es dzirdēju kaut ko, es nezinu, kaut kādas konspirācijas vai ko, bet kaut kas baigi cepās par to, ka viņi tagad tērējot miljardus uz puķa dobēm, puķa stādīt, kaut kur es nesen kaut ko redzēju. Bet, par to, ka kaut kas cepās par to, ka nahuj viņiem ziedot, jo viņi tagad stāda tur puķis pa miljardiem. Es nezinu, cik tur... Nē, bet es saprotu, ka vajag atjaunot. Es nezinu, puķi dobis, bet es pieņemu varbūt atjauno pagalmus izārdītos. Nē, tas jau ir loģiski. Jā, loģiski, jā, atjaunot izdragātot, tas jau liekas pilnīgi loģiski. Tā tikpat labi, ja varbūt kaut kāda Krievijas propaganda. Jā, tieši tā, jā. Bet tas nebija no Krieviem. Lūk. Bet varbūt caur. Exactly. Tā jau viņš strādā. Šobrīd tik daudz dažādas informācijas, ka grūti saprast, kam ticēt. Kā jūs prognozējat? Jūs sajūtas, ja pārstās dot naudu ieročiem, tad nevajadzētu to darīt, ne? Man liekas, tas ir sūdīgi mums, mēs esam riska zonā. Tas ir baigais risks. Viņi krēni saprast, ka, padodās. Es varu saprast arī viņu cilvēks, viņi domā, tik daudz naudas ir jādod kaut kur projām, kaut kas, bet jo viņus tas beigās tāpat neskars. Tas skars mūsu reģionu, teiksim, apkārt, un tad tas ir baigi sūdīgi priekš mums, tāpēc mums pašiem jārūpējas par savu drošību un visu pārējo, ko mēs varam izdarīt. Es nezinu, vai mēs kaut ko varam izdarīt. Mēs varam, vecīt, mēs varam. Protams, ka mēs varam, zin kā. Mūsu džeki ir, cik man vēstures stundās mācīja un stāstīja, ka mūsu džeki, mūsu karavīri, kas mums ir bijuši. Visžostkākie poļi. Ticiet man, neviens neienīst Krievus tā kā poļi. Necīt, tā kā poļi ir slaveni NATO, kā viņi ir fucking, viņi ir čokus, kuriem var paļauties. Neviens neienīst Krieviju tā kā poļi.
Okay. Viņiem bija tur. Viņiem Krieviem vienkārši ir tāda resursa, ka viņi vienkārši met iekšā to gaļu. Viņi būtībā dedzina cilvēku. Vienkārši dedzina, un viņiem pilnīgi pie dirs, ka tur nomirs tur 100, 200, 300. Es par šim arī domāju, cik ilgi tas var turpināties? Vai ne, tas jābeidz kaut kad ir? Ok, pieņemsim Ukrainu, jā, pieņemsim, sponsorēja Ameriku visu laiku, tur dod visu laiku. Kā Krieviem nebeidzās resursi? Cik tas ir ilgi? 2 gadus jau valkās? Viņiem ir cilvēku resursi. Drīz būs 2 gadi vispār. Tas ir crazy, kad kaut kas tāds vispār notiek mūsdienās, kad cilvēki jau, apziņas stāvoklī jau ir daudz augstāk un saprot, ka nevajag darīt otram pāri, Es vienkārši, nezinu, kas tam cilvēkam man ir jāizdara, lai es gribētu viņam pāri izdarīt, un plus lietas ar kodiem cilvēkiem, kas man vispār neko nav izdarījuši. Tāpēc, ka viens ībls sēž pie varas. Tas ir fakt. Bet atgriezīsimies pie iepriekšējā mūsu punkta, ka to varētu atrisināt 1 uz 1. Labi, davai, mainam Jā, bet pēc tam vienosies zaudē, viņi pizdīs visi pārējie. Kaut kāda Game of Thrones, Bet nē, es nezinu. Man nepatīk tas viss. Tas nav pareizi. Nav jau tā, ka man tas patīk. Tas nav pareizi. Karamelīgs tās. Mūsu 8. dzēriens ir rums Rise XO Hakon Royal Reserve 42 grādi, radīts par godu draudzībai starp Norvēģijas karali Hakon 7. un Valdemāru Rīs. Izgatavots no rūpīgi atlasītiem 20 gadus veciem Rietumindijas un Centrāla Amerikas rumiem. Garšs nianses, vaniļas, kokosriekus, sviesta karamels, ābolu pīrāgs, smalks lavandas aromāts. Bet tiešām garšīgs. Jā. Tas bija labs. Beigās pēc Šis labs. Tāds saldumiņš pirms. Un beigās tā kā tabaks. Favorīts, šis favorīts. Šis labākais. Tāds saldumiņš pirms es nokortēju visu galdu. Nē, es gribu Džeku pamīst ātris, nevaru vairāk. Es nevaru normāli uzdot jautājumus. Atgriežamies pie bišķi normālākām lietām, tā kā ejam jau uz finišu taisni. Es skatījos meklētākās lietas Latvijā googlē šajā gadā. Tas mums pavisam vienkāršs jautājums. Tas, ko latvieši meklēja visvairāk, ir čeki tops. Pirmā – pasaules čempionāts hokejā. Okay. Otrā – FIBA World Cup. Trešā – Oppenheimer. Nopietni, ne? Un ceturtā ir dziesmu svētki tikai. Okay. Ko jūs meklējāt Google pēdējo lietu parādīt? Fuck. Kā to var redzēt? Paldies. Es ceru, ka nebūs nekas beigas traks. Parādē, kas tas ir? Kā var to redzēt? pēdējo? Ieiet Google LB vienkārši. Cigaru striķi jāpērk. Jāpērk slīdīgās ziepes. Kuras ir labākās? Tu man vari parādīt, kā es to varu nočkot? Jā. Es zinu, ko meklēju. Vienkārši googlē. Asnu dziesmiņa besniega ziemā. Var iedot kontekstu? Es varu iedot kontekstu. Iedot kontekstu. Es iedošu kontekstu. Konteksts ir tāds, ka mēs ar bērnu pildījām mājasdarbu. Un tur bija dzējolim jāpabeidz kaut kādi pēdējie, jāieraksta pēdējie burti kaut kādi. Čipa, tur vārdi un kas tur ir tālāk. Jā. Un vajadzēja to atrast. Mēs ar Markus Mandēlu šeit pildījām mājasdarbus, un tur vajadzēja atrast to dzējoli, lai es saprastu, ko tur ierakstīt. Ok, kā es zinu, kas tev bija? Dēļ, pilnīgi huņi. Download YouTube MP3. Kāpēc? Kurš tev download no YouTube MP3? Ir 2020. Viņš Demko rakstīja. Strādā radio, bro. Viņš Demko rakstīja. Beats pizdīja no neta. Rakstīja beat pizdīja. Kas tev pēdīja? Tu vari man palīdēt? Tu uzspied tur virsū. Es uzspiežu, man tur nekas nav. Tu esi caur, blē. Tu esi... Private browser. Tāpēc. Īstajā. Nu labi, pagaidām. Ie, Google LV vienkārši caur. Ne private. Es logēju caur komplektu. Kāds LV arī, jā? Jā. Viņš aiziet turpat. Jā. Rekur. Es atceros, tikko mājās to meklēju. Tas ne tas pirmais. Girl, she's become bigger and poor, TikTok guys crotch, blē. Tas nav tas, es nezinu, no kurienes tas ir. Nedirz, blē. Šito dzēšu varā. Bet es meklēju CS assault mapi reāli. Whatever gets you hard, man. Whatever gets you hard. Es nevienu neģežoju. Tāpēc es nezinu, kāpēc Es tev atbalstu. nots vēlējos arī jums Ar 80. Ar 80 vēlējos jums pateikties, ka jūs atnācāt šodien šeit Spāļu bazaru.
Beidzot, kas labi nāk, lēni nāk. Man personīgi šie likās ļoti saturīga. Brīžiem netik ļoti saturīga. Un vēl skatītāji, mums šobrīd ir konkurss, kur jūs varat laimēt KK merču. KK merch. Spirits and Wine Instagramā. Pastieties, forši cepuri pavasarim, forši cepuri ziemai. Viss notiek. Nekur uz modeļa kaitni var nočkot kāds izskatās, tā kā dodieties uz turieni. Instagramā rakstiet, tur ir viss. Milzīgs paldies, ka jūs atnācāt. Varbūt, kas ir, un, protams, mēs esam atstājuši gan albumu, gan videoklipu aprakstu pašu augšā. Ko jūs, tā kā, kad jūs varēs dzirdēt tuvākajā koncī, atskaitot Summersound? Mums ir 19. janvārī Firstā, tepat aiz 20 metrus. Tepat aiz sienas, jā. Ok, milzīgs paldies vēlreiz. Paldies tev, Večuk. Mēs atstāsim, jums ir kaut kāds Facebook event links. Jābūt. Ir. Mēs arī to esam atstājuši aprakstu augšā. Janka, Janeks! Tas bija ritīgi skanīgi, es atā grib. Janka, es varu ieplāgot vienu lietu? Jā. Skatieties podcastu Beats un Vārds. Obligāti. Ar reperiem visiem. Jā, tas ir labākais. Tas ir labākais, kas pēdējā laikā ir. Tas tagad ir labāk, ka tagad nav. Priekā. Džeki, Izdevās pāri Ziemassvētku. Priecīgs visiem laicīgs. Priecīgs. Dai, čavinieks. Mūsu pēdējais dzēriens ir rums Stroh 80 grādi. Tradicionāls austriešu izcelsmes rums ar īpašu garšu un bagātīgu aromātu. Suka, bļē. Suka, bļē. Man patika. Kas tev kaiš? Šo to jau jūs zināt, mēs visi zinām šo to par pūšanu. Tā, ok, kurš pirmais būs drosmīgais? Davai es. Davai. Sagaidām, ka viņš, ok, tā. Tu esi gatavs līdz signālam? Davai. Stop. Es riepus tev vairāk. 2,71. Es tikko 2 dienas nokodu, sorry. Protams, ja aizvers no sapis salkumies. Jo žīns sapis. Robis, man liekas, arī Robis. Tam nevarēja vairs. Nē, viņš kaut ko sāk niķoties pēc tam. Viņš parādīja, ko varēja. Viņš uzkārās vispār pilnīgi. Sorry. He's out. I'm out. Pak, būs. Es nepadodu uz tik vienu. Līdz. Es esmu skaidrāk. 2,25. Not bad. Es negaidīju, ko citu no Tas tā kā punching bag. Stāvkas. Liekam stāvkas. Karoči 1,8. Es neko citu negaidīju no krasta. 1,5. Man gan jau 5. Stop. Jaunieši. Cik būs? 1,9 vai 2,3. Saki man. 0,7. Viņš brauc par ne. Džeki chill. Mēs varam vēl. Pūt, stop. No, Džeki. Patiesi. Būs vai nebūs? Labi. Tas ir rūdīgi. Zini, ko tas nozīmē? Uj, jo vēl melodijā, bļē. Tīmā autotūrs pieslēgts. Rādi, kas to labs ir. Viņam būs vairāk nekā tev man tāds sajūta. Obligāti. Tā jā. 0,99. Mēs esam 6 vienīši.